Sveiki! Esmu Vineta. Esmu Vineta Domaševiča, nodarbojos ar medicīnisko mikropigmentāciju. Sveiki! Esmu Vineta. Šobrīd palīdzu sievietēm atgūt pārliecību. Strādāju ar estētisko un medicīnisko mikropigmentāciju un veicinu sadarbību ar medicīnas turismu. Forši. Kas būtu 3 sekundes Vinetai? Gadi pietrūka, tas skaitlis. Skaitlis. Bet ja, piemēram, mums tikai 3 sekundes ar Vinetu, kas ir tas svarīgākais? Estētiskās medicīnas profesionāls kaut kas tāds. Jā, es arī teiktu. Estētiskā medicīna. Mums nav nekāds vienkāršāks veids, kā mēs varam to pateikt. Tas ir atkal visiem plaši zināms un saprotams, tātad lobīt viņu tālāk. Jā. Tavā profesijā ir ļoti svarīgs vārds priekš komunikāciju, kas ir rētas. Es kaut kur esmu dzirdējis, ka tu izmanto arī savos materiālos rēts. Rēts pirmkārt dramatisks vārds un vizuāls vārds. Ja jums ir iespēja jebkurā komunikācijā ielikt iekšā dramatisku un vizuālu informāciju, jūs atcerēsies uzreiz. Es palīdzu sievietēm atgūt pārliecību, tikt galā ar rētām. Pamēģini vēlreiz, bet ātrāk ieliec iekšā tos atslēgas vārdus. Sveiki! Esmu Vineta Domaševiča. Strādāju estētiskajā medicīniskajā mikropigmentācijā un palīdzu sievietēm paslēpt rētas. Jā, un vēl būtu skaitlis kaut kāds, cik daudz sievietēm tu esi palīdzējusi? Mana pieredze ir 8 gadus. Esmu strādājusi veselības centrā 4 grupas. Un šobrīd veicinu sadarbību ar medicīnas turismu, Health Travel Latviju. Tas tev baigi svarīgi, ja tas medicīnas turisms? Es vairāk īstenībā gribētu palīdzēt sievietēm zem plastikas ķirurģijas, tāpēc, ka tur ir tieši šie cilvēki, kuri grib spērt lielu soli uz priekšu, vai viņiem ir bijušas radikālas situācijas. Jā. Es gan aizvietotu, tu nāc droši vietā, es gan aizvietotu tos 8 gadi ir forši, bet ja mums vajag skaitli, tad es labāk būtu izvēlējies, cik daudz sievietēm tu esi palīdzējusi. Jo, piemēram, tu pateiksi uz 1700 sievietēm, pa 8 gadiem, labi, 700 sievietēm. Kaut vai 4, vienalga. Vai 100 jau ir daudz? Vai 100 jau ir daudz jau? Simtiem sievietes. Simtiem ir nekonkrēti. Šajā te pasaulē, kur mēs esam, labāk teikt 237 nekā 100. Vai vairāk kā 200 jau var skan? Un nesaka 300, bet saka 294. Tas vienmēr radīs to sajūtu, ka jūs tiešām neblefojat, ka viss ir pa īsto. Sveiki! Esmu Vineta Domaševiča un palīdzu sievietēm risināt rētas ar estētiskās un medicīniskās mikropigmentācijas problēmas. Vai zināji, ka rētas ir daudz un dažādi, kas raisa, tagad es kaut kur aizpeldēju, ir daudz un dažādas rētas, sadzīves, pēc alerģijām, pēc skaistumkopšanas procedūrām, pēc estētiskās ķirurģijas, pēc onkoloģijas. Un es varu palīdzēt tev viņas atrisināt ar estētisko un medicīnisko mikropigmentāciju un kosmetoloģijas procedūru klāstu. Jā, forši. Jā. Labi, bet tagad viņi izklausījās jau kā tāda gatava runa jau. Mums tagad tādu tīzerīti, jeb tādu ievadu, kur mēs tālāk potenciāli tajā vidusposmā jau koncentrēsimies uz dažādām rētām. Varbūt tev būs alerģiskās rētas, vesels bloks par to, un tad ir kaut kas cits. Tavā konkrētajā pasaulē no komunikācijas viedokļa visvērtīgākie ir pieredzes stāsti, piemēri. Tāpēc, ka viņi būs dzīvi, ļoti individuāli, personiski. Jā, pieredzes stāsti ir storytellings, bet mums ar tevi vajadzētu viņus dabūt garākus, īsākus, pavisam īsus, bet visu laiku strādāt ar vizualitāti. Mums vajag vienīgais no tevis uzzināt, kad ir kaut kāda problēma. Problēmas tu brīnišķīgi aprakstīji, bet mums vajag uzreiz to risinājumu, kad viņiem tā dzīve pēc tam ir laimīga un forša. Vēlreiz par to ievadiņu. Ievadā pamēģini sākt ar vienu no šiem te piemēriem, jebkuru, visi forši. Sveiki! Esmu Vineta Domaševiča un palīdzu sievietēm atgūt pārliecību, risinot rētu vizuālos stāvokļus. Vai jūs zinājāt, ka rētas var atrisināt tikai pāris stundu laikā un tikai pāris procedūru laikā, pielietojot estētisko un medicīnisko mikropigmentāciju,
kā jau mēs zinām, rētu tipi un veidi ir daudz dažādi. Ikdienas sadzīves, skaistumkopšana, plastiskās operācijas, principā jebkura rēta ir sievietei traucējuši, un skaitļi runā paši par sevi, tāpēc, kad no 100 sievietēm vismaz 80 jūtas neērti. Tikai tāpēc, kad ja rēta ir viņas prātu citu acīm redzamas, viņa cenšas tos noslēpt un nomaskēt, viņa jūtas neērti. Rēta nav tikai fiziska problēma, bet viņa ir arī emocionāls un psiholoģisks sloks, jo, kā piemēram, viens no piemēriem manu pacientu stāstiem, respektīvi skaista sieviete, Cartier pulkstenis, Dior smaržas, plats maids, un viņa ir veikusi plastisko operāciju, bet ir radusies problēma situācija, kad ir krūts gala iekaisums. Un tā stāsta morāli ir tāda, ka viņa nevēlas vairs seksuāli tuvas attiecības ar savu vīru tikai tāpēc, ka viņai šo krūšu galu esamība vairs nav. Un tas ir viņas stāsts, kāpēc viņa mēģina rētu, risināt. Vai cits stāsts, ir pusaudzes 5. klases skolniece un psihoemocionālu emociju dēļ ir pārdzīvojusi draudzenei līdzi par tuvu šķiršanos ar draugu un skolas telpās ir veikusi ar cirkuli pārdarījumus sev. Tātad šīs rētas viņai traucē liekt ikdienā justies komfortabli, skaistā, elegantā apģērbā, vasarā karstumā viņa nesā blūzītes. Vai, piemēram, rētas, kas ir pēc alerģijām, uz sejas, dekoltē, kakla zonā, jebkurā zonā, viņa vasarā netiek iesauļot, un arī sievietei ir neērti justies atkailinātai. Tāpēc, rētas ir daudz un dažādas, kuras atstāja emocionālas sekas, un es šobrīd vēlos vērst uzmanību, kad ir jauns pakalpojums, kopapvienojumā estētiskā medicīniskā mikropigmentācija ar kosmetoloģiskiem risinājumiem var palīdzēt šīs problēmas risināt. Paldies! Baigi sarežģīt, baigi. 3 minūtes. Viss kārtībā, tev ir tā klasiskā struktūra, kur tu ņēmi? Izklausījās vismaz. Ja tu ņem klasisko struktūru, tad labāk tomēr ņem vienu piemēru. Vienu. Jo tādu piemēru, kurā tas galvenais cilvēks, šajā gadījumā varbūt 40 plus vai 50 plus sieviete, kas patiesībā ir tava mērķa auditorija iespējams, viņi uzreiz varēs dzirdēt un identificēties ar šo stāstu. Tad ar tas viens piemērs uzreiz pareizi zina viņu, cik liela tā problēma vispār Latvijā. Ir šādas situācijas ar komplikācijām pēc plastiskām ķirurģijām ir diezgan biežas, apmēram tik un tik 100. Jā, tas būtu pareizi uzreiz sašaurināt to segmentu tieši pēc plastiskās operācijas, tāpēc, ka tas arī būtu tas mērķa auditorijas sievietes ar 40 plus. Jā, un to arī vajadzētu tā klasiskajā struktūrā arī mēs strādājam ar vienu virzienu, vienu šaurāku virzienu. Pēc tam pasaki savu komentāru, kad tam tā nevajadzētu būt, kad sievietēm ir rētas, kuras mēs slēpjam, tāpēc mēs nevaram smuki iztīties un vilkt drēbes, kas mūs padara vēl tur pievilcīgākas. Tāpēc ir risinājums. Jā, un tas risinājums saucās medicīniskā mikropigmentācija. Jā, vienot sakot, tas ir tas nosaukums. Tad tu izstāsti man, kā tas viss darbojas. Jūs pie manis atnākat, un tā funkcija ir sekojoša. Mēs sākumā apskatāmies, tas var prasīt no 1 mēneša līdz 6 mēnešiem, un mēs strādājam ar XYZ tādām metodēm. Un pēc tam ir vēl viens pozitīvais piemērs. Bet arī tad tev jāņem 40 plus vai 50 plus dāma. Atkal pēc plastiskās kaut kādas komplikācijas, kurai, pateicoties tavam pakalpojumam, viss ir super. Bet rīcības plānā tad tu izstāstīji, kāda ir tā gaita procedūrai, cik tas ilgi vispār var prasīt, ja mēs atnākam pie tevis. Un tā. Ievads tev ir bišķiņ pa sarežģītu. Viņš var just, kad viņš ir rakstīts un kalts. Jā. Un to var just. Tāpēc tavs uzdevums tieši tikai tev, vienīgajai, ir pieķerties vienkārši idejai un domai, ko man pateikt, bet nepieķerties tam formulējumu veidam, kas tev ir uzrakstīts priekšā. Man ir viens jautājums. Rētas,
sievietei uz ķermeņa, vizuāli redzamas, pamanāmas, kā jums šķiet, vai viņas traucē kādam? Tev traucē? Kad tu paskaties uz sievietes to, ka viņa ieskrēja sienā rēta, netraucē, Nē, ne? nu, tur kaut kāds stāsts ir aiz tā visa. Jā, bet es gribu pateikt to, ka tev netraucē, bet Manas redzes traucē. man arī. Man viņas ir daudz, bet par to vēlāk. Tā doma ir tāda, ka šodien vēlos iepazīstināt ar sevi. Esmu Vineta Domaševiča, nodarbojos ar medicīnisko mikropigmentāciju, palīdzu sievietēm rast, atgūt pārliecību pēc plastisko operāciju traumām, kuras skar rētas. Un rētas var būt daudz un dažādas, un es vēlos pastāstīt pāris piemērus, kāpēc šī mana pakalpojuma vide var palīdzēt sievietēm atgūt to sajūtu, kad dzīve uz rētām ir skaista. Es nezinu, es visu laiku ko domāju, es nevaru tos... Fokusējas, mēģina dabūt taisnību. Tad... paldies par... Sievietēm rētas pēc plastiskās operācijas ļoti būtiski ietekmē dzīvi. Un es varu pieminēt 2 plus un mīnus gadījumus, piemēram, kad pēc krūts implanta ievietošanas var būt arī iekaisuma momenti, par kuriem neparedz ne ārsts, ne ķirurgs, ne arī pats pacients, kad var būt neestētisks un vizuāls skats. Tāpēc medicīniskā mikropigmentācija var atgriezt sievietē pārliecību. Es nevaru. Fokusējies to, ka aizpeldēs. Pēc acīm redzēju, ka tu aizpeldēji. Fokusējies uz to, ka tā auditorija ir. Un, jā, kad šeit pakalpojumi var palīdzēt sievietei atgūt pārliecību, bet pēc sejas, man ir jātrenējās, nebūs. Viss ir, laižam tālāk. Stāstīņi, ja mums vajag stāstīņi. Es kausos. Bišķiņ vēlāk. Nē, pulkstenis kāds tur bija. Ir daudz situācijas, kad liekas, ka sievietē rāds dzīves kvalitāti neietekmē, bet pie manis iegriežoties kliente, skaista, smaržīga, ar sarkanām lūpām un karķieru pulksteni un Dior smaržām. Ieskrien iekšā tā kā mana nākotnes vīzija es. Un tad, kad viņa ierodas pie manis uz konsultāciju, es nekad mūžā nebūtu nojautusi, ka viņai ir kaut kas, kas varētu traucēt viņai justies pārliecinātai vai izbaudīt šo te dzīvi pilnvērtīgi, un tās ir rētas. Rētas pēc plastiskās operācijas viņai iekaisa krūts gali, viņa palika bez krūts galiem, un kas traucē viņai šo te sajūtu pārvarēt, ir tas, ka viņai nav intīmās attiecības ar savu mīļoto vīrieti jau vairāk kā pusgadu. Tad es varu piebilst to, ka medicīniskā mikropigmentācija var palīdzēt atrisināt šo problēmu situāciju. Vai sievietei, kurai ir uztaisījusi facelift rētu, tad ir milzīga pateicība pēc procedūras tikai tāpēc, ka viņa beidzot var savākt savus matus astītē, lai justos pārliecināti ikdienā, droši doties savās gaitās un nepievērst uzmanību par to, kas viņai šausta, tās viņas sajūtas. Tad kā notiek procedūra? Droši nekautrējieties, pieteikties pie manis uz procedūru, iziesim cauri anamnēzei, izrunāsim nianses, kā es varu jums palīdzēt. Un tas nobeigums, ne? Tad tā mana vislielākā, milzīgākā pateicība un vērtība, ko es gribu pateikt visām sievietēm, visiem cilvēkiem, paldies par to, kad var uzticēties man. Es nevaru, es nesaprotu. Es nesaprotu, ko es runāju. Tāpēc, ka tu nefokusējies. Jā, tu nofokusējies. Tu esi jau tuvu jau. Jā, par to, ka man ir milzīgs prieks būt šeit un tagad runāt par šīm sajūtām un lietām, kas traucē
ne tikai citām sievietēm, bet arī man būt drosmīgai, runāt par lietām, kas man traucē dzīvi. Tieši šī ir tā prizma, kāpēc es esmu izveidojis šādu tā kā inovatīvu pakalpojumu, kur ir gan estētiskā medicīna kopā ar kosmetoloģiskiem risinājumiem, lai stabili varētu risināt problēmu situācijas katrai sievietei individuāli. Un es būšu priecīga satikt jebkuru nākamā sestdiena ir tāda forša vieta, kur es nodarbojos ar sportu mežparkā, skrienu daudzus garus kilometrus, lai varētu sakārtot savas domas, jo kas? Cikos? Tiekamies 10. Un, ja vēlies, ja tev ir kaut kāda tēma, par kur tu vēlies izrunāties, tad droši pievienojies. Paldies! Paldies! Viss, jā, telefonu nedos, jā? Labi? Es nevaru. Kaut kā nesanāk. Labi, izrunāsim. Labi, tev ir pelnīti aplausi. Tu tiki līdz galam, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vienkārši, lai tev būtu pieredze, kad es sāku kaut ko, un es varu tikt līdz galam. Tāpēc es tev neļaušu, es parasti neļauju nevienam pusceļā pateikt, nē, es pārdomāju. Nav tāda iespēja, diemžēl. Es pazaudēju to domu, to loģiku, to kontekstu, un es jūtu, ka man te jau kaut kas tur raustās. Neredzējām. To mēs tiešām neredzējām, jā. To domu mēs visu laiku it kā pazaudējam. Jā, tā tas var būt, un tā tas būs visiem. Bet, lai tu apdrošinātos par to domu zaudēšanu, tad ir jāizrunā 3 līdz 6 reizes mājās pirms tam. Cik tev bija? 0. Par to ir stāsts. Vineta. 0, man bija 1. 1 arī ir labi, 1 ir forši. Es runāju, un tad es atkal iesāku. Man liekas, es esmu iesprūdus tikai to tanī sākumā. Es esmu Vineta Domaševiča un priecājos, vai darīšu un radīšu. Un vienkārši ir tā, ka es pēc tam klausos sevi un es ierakstu un es apstādinu, tad man mašīna pīpē un man liekas vienkārši. Bet tev ir ļoti, ļoti svarīgi tieši tev tikt līdz galam. Tev ir vienkārši vienalga, cik slikti tev pašai liekas, cik drausmīgi, katastrofāli. Man ir jānorunā līdz galam, bet man ir jāiziet cauri 5 posmiem. Es nedrīkstu pārlikt no ievada uz 4. posmu. Man jāiziet ir ievads, 1. daļa, 2., 3. fināls. Un tikai tad, kad tu to izies to maršrutu vienreiz, man ir pieredze, ka es to izdarījusi. Izēju vēlreiz 6 reizes. 100 punkti, tev tās domas būtu daudz fokusētākas. Tāpēc, kad tu būsi iemācījusi sev tikt uz priekšu. Pašlaik to, ko tu darīji, tu mēģināji atcerēties tekstu, jo tev visu laiku domas kaut kur aizpeldēja, jo vienkārši tu nebija iemācījusi savam ķermenim, visam tam psihoemocionālam aparātam, vienkārši kāda ir secība. Un tāpēc ar aktieriem mēs mēģinām 2 mēnešus, mēs viņus dricelējam pa to skatuvi. Ej pie tā galda, aizej prožektoru gaismā, esi dusmīgs šajā epizodē. 2 mēnešus. Viņam nav jādomā par to vairāk. Viņam nav nekas, viņi tikai bauda to procesu. Vienkārši viņam ķermenis pats aiziet pie galda, dusmojas šeit, pēc tam aiziet prožektorā. Vienkārši viņi to dara vienkārši tādā motoriņā, jau automātā. Tāpēc tā gatavošanās ir ārprātīgi svarīga. Bet, lai tu nonāktu līdz gatavošanās posmam, tev ir jātiek galā ar to savu perfekcionistu, kura tev neļauj tikt pāri ievadam. That's it. Tā ir visa tava formula, kā dabūt Vinetu gatavu Vinetu par spīkeri. Pēc gada tu varētu formas līderē runāt tā, ka visas dāmas vienkārši būs. Un viņas raudās, es to garantēju, bet tev tikai jātiek pāri tam perfekcionistam, kurš tev nelaiž pāri ievadam.